Itālija. Austrija. Pilnīgi noteikti Latvija. Latvija. Francija. Vācija. Dānija. Horvātija. Šī, kad arī Dānija. Dānija. Nezinu. Tu nu gan ātri atbrauc. Kā tu? Es atnācu no turienes ar kājām. Tad sajūta, ka tas sākās ar vienu no mūsu fizikas stundām. Nebija tā? Jā. Un tad pēc fizikas stundas mēs domājām, kā taisīt raķetes. Tās ideja ģenerēšanas tas aizņēma veselu dienu. Man šķiet, ka septembris sākums bija tad, kad mēs patiešām izdomājām, katru trešdienu mēs sanākam kopā un sākam kaut ko darīt. Vēl, protams, ir daudz darba. Jā, lai būtu viņš aerodinamiskāks. Bet, pēc tam jau arī šis pārvērtās par mūsu ZPD. Tad mēs izlēmām pētīt šos tā saucamos modernos toroidal tipa propellers. Mēs izdomājam papētīt tos, kā tie īstie dzīvē strādā, salīdzināt ar mūsdienas industrijas standartu. Mēs izvedam pētījumus no pamatā. Tad tagad mēs, kad mēs iesniedzām to ZPD, šeit nākotnē būs plāns izveidot viņu aerodinamiskāku. Kā tev šķiet pēc 20, 30 gadiem, kā izskatīsies pasaule? Grūti iztēloties. Ja mēs tā padomājam, tad cik 20 gadus atpakaļ kāda bija mūsdienu tehnoloģija? Īziņas noteikti nevarēja saņemt tā sekundžu laikā. Jā, man mamma stāstīja kaut ko, ka bija tādi lieli kantaini telefoni, tad viņus kabatās nevarēja ielikt. Cik lieli? Tā kā šitādi? Aptuveni, man liekas. Kabatās tādi nevarētu ielikt, tas gan. Jā, man liekas, ka nākotnē būs kaut kādi saules enerģijas darbināti telefoni. Varētu būt, ne? Vispār interesanti varētu būt, ka viņi būtu uz tavu siltumu darbināti. Jā. Tu vienkārši, kur tu viņu izmanto, to viņš vienmēr strādā. Jā. Varētu būt interesanti. Bet tā gan jau ātrāk nekas nevar notikt. Kas var notikt ātrāk par šo? Tas ir sekundes, milisekundes pat varbūt. Vēl var notikt tas, ka mums ieliek čipus. Un tad mēs varam sazināties kā supervaroņu filmās ar telepātiju. To jau tagad arī veido laikam kaut ko. Jā. 20 gadu laikā varbūt tiešām tas attīstās par kaut ko nopietnu. Bet lai kas notikt, man liekas, ka pēc 20, 30 gadiem vēl joprojām jābūt šādai dabai. Tas gan jā. Citādi viss, ko varēs darīt, ir sūtīt pašiņas viens otram. Nebūs vairs dabas bildes. Ejam peldēties? Ejam peldēties. Tu zini, ka 8. jūnijā ir Eiropas parlamenta vēlēšanas? Jā, es pilnīgi noteikti tieši. Tās būs pirmās vēlēšanas. Vai ies?